Nākamais 2025. gads būs zaļās koka čūskas gads. Ko tas nozīmē? Pēc ķīniešu horoskopa tas būs februārs, kad iestāsies jaunais gads, un parasti katram gadam tiek pielikts pēc feng shui kāds dzīvnieks. Un nākamais gads ir čūskas gads. Nevelti tas sakrīt ar šo te ciparu 9, kas ir arhetips 2025. gadam, un kopā ar šo te čūskas simbolu, kā jau mēs zinām, čūska norāda uz gudrību, ļoti izteiktu gudrības zīme, ļoti viltīga, bet tai pašā laikā čūska arī norāda uz ļoti milzīgu pacietību, uz tādu kā būšanu ar sevi, būšanu sevī un ar tādu kā viltību panākt savu. Čūska māk tikt ārā no jebkuras situācijas. Viņa māk klusām, nemanāmi kaut kur aizlavīties, klusām viņu nemanīsi, ja kur viņa pēkšņi tev pielabinājusies vai pielavījusies. Viņa ir noskatījusi to upuri, ja, un viņa ļoti lēnām, apzināti, ar milzīgu pacietību iet uz savu mērķi. Tāds ir arī nākamais 2025. gads, jo, ja tu nemācies tikt galā ar ar šīm te enerģijām, tas varbūt arī ļoti bīstams gads, jo tas ir cikla noslēgums, un, kā jau es teicu, čūska var būt ļoti bīstama, ja tu nemācies tikt galā, un tu nebūsi pacietīgs kaut kādās situācijās vai kaut kādos dzīves notikumos. Nākamais gads mums mācīs ļoti lielu pacietību, jo arī čūska simbolizē ļoti lielu gudrību, viltību un pacietību caur šīm te dzīves situācijām un notikumiem. Tāpēc ļoti apzināti un ar lielu tādu pacietību pieiet kaut kādām situācijām, nemēģināt kaut ko sasteigt, kaut ko noslēgt, jo arī pēc tāro arhetipa vientuļnieks, the hermit, norāda uz to, ka ar tādu milzīgu iekšējo pacietību un ar tādu nesteidzīgumu mēģināt rast atbildes, mēģināt izzināt un ieraudzīt to gaismu tuneļa galā. Jo varbūt daudz situācijas, ka patiešām liksies, kad ir ļoti tumšs, bet šī kārts arī norāda, kad aiz tumšākās nakts nāk gaišākais rīts. Saule aust, viņa aust aiz kalniem, bet tu stāvi tai tumšākajā laika posmā un ar to lukturīt mēģini izgaismot to savu ceļu. Un arī šis gads norādīs uz to, ka tev būs jāiededz tas lukturītis, tev būs jāatgriežās savā sirdstāpā, iededzināt sevī šo te gaismiņu, šo te paļāvību un ticību, caur milzīgu pacietību, kad ar mani viss būs kārtībā, ka es esmu drošībā. Un lai kas arī nāktu, un lai kas arī būtu, es nepieķeros lietām, bet māku tās arī palaist vaļā, jo šis gads būs tieši par šīm enerģijām. Lai tev izdodās!